Sveiki visiem! Es šodien parādīšu, ko es esmu izdarījis ar to zāģi. Tu redz, ka tur ir kaut kāds skapi ir. Es tur uztaisīju pielabojumu tam zāģim. Nu, ka ne tikai tā, ka skaps ir, bet tas tieši paši zāģi vēl arī bišķi. Es tur apskaidrošu, kāds tur ir tam skapim, ko es uztaisījis esmu. Varbūt jūs varat līdzīgi uztaisīt pašam. Tie, kuriem patīk tur galvniecību ņemties, kā hobby. Kāds tur mazie sīkie lietas, ko tur varētu izdarīt paši. Kā lai kaut kādam lētajam vai dārgajam, lai tur būtu tā forši strādāt pašam, ka varbūt tas nav obligāti tas skaps jātais. Tagad varu tur parādīt, kāds tur ir. Un pirmo sāksim ar skapu. Tur parādīšu, kāds ir funkcijas un kāds viņam ir lietiņas, ko es tur uztaisīs. Un pirmais, tu redz, ka šitāds. Šīs ir karieta. Tā karieta ir paliela, viņam ir apaļais, uztaisīts, lai tur. Un rokam tā, bišķi gandrīz vai patīkam. Nu var uztaisīt, ka viņš uz iekšpus tas aplīts, bet es uztaisīju šitā tipu. Viņam ir reku tas āķis, lai tu nolikt, kā redzēji. Priekš ko es to uztaisīju? Kāpēc viņš tik liels? Šito es visvairāk kaut kādām, ja gadījumā lielu platkuram, ka kaut kāds 60 centimetri, tad ar šito, ka man vajag kā sazāģēt, jo tur šito, kas oriģināli nāca tas mazais, viņš tur nevar tik lielu tur sazāģēt, tad viņš gandrīz vai bezjēdzīgs šitas. Un tad ir uztaisīts tas, nu vienīgi tur redzējuši tie, kuri skatās manu video, ka tur man ir vecais bijis. Bet viņam bišķi savādāk un nav tāds labākais. Reku apakšējais, redz tas sliedz viņam. Tas ir alumīnijas sliedz, ko es pasūtīju no Temu. Un viņi kaut kādu maksā, no šis ir 30 centimetri, apmēram kaut kāds 10–12 eiro, ka tas ir uz diviem, kaut kas bija tā. Un tie, kuri nevar atļauties šitās sliedz, tad tur var paņemt ar koku līst, tur kaut kādu finieru, tur var uzlikt. Bet viņš nebūs vislabākais priekš to, tāpēc, ka viņš sašaurinās un izplešās, ka tur ir siltums vai augstums. Nu, nav labākais no karietēm būt. Bet, nu, ja negrib šitās lietas, tad tur var uztaisīt. Nav teikts, ka nedrīkst. Nu, liks atpakaļ. Un tagad tur atvilknēm. Redzējuši, ka es izņēmu šito lietu, tas bija iekšā. Un reku, tur ir visvairāk kaut kādi stumjamie. Šitie koku stumēji un šitie stūmēji. Šitie, kuri gumijotie apakšā. Tas, ka lai viņš neslīd, viņš ļoti labi turās kaut kādām detaļām. Bet, nu, var teikt, ka viņš slīd tagad, tāpēc, ka viņam putekeļi ir. Un, lai varētu dabūt to pašu, kāds viņam bija, kā kokam labāk ķerās, tad ar kaut kādu lupatu vai salvetes lapi notīri nožāvē. Tur tā salveta, tad viņš būs tīrs un tad viņš ķersies tā kā oriģināli viņam pienākās. To pašu arī šitāds. Šis ir stūmēs arī, tikai šitam vairāk funkcijas, viņam kā vids ir, ka tas, lai vieglāk stumt to zāļu. Bet šitas visvairāk būtu tādiem, kur, ja tu taisi vairākas vienādas detaļas, tad tu šitādi var izmantot. Jo no savas, kā pieredzes, ka es šito mēģināju, man pielietojums baigi švakt, ja kaut kāds viena detaļa, ka nav vairāks, tad man šitās pielietojums tā. Bet no šitā tipa tur labs ēvelē, kad tur ēvelē, nu taisnošanas ēvelē, tur viņi tieši vislabāk ir. Un tas tāds pats mazgāt ar salvetu vai lupatu. Un jā, tāds tur šitiem stumjamiem. Un šitiem koku stumjamiem, tie visbiežāk izmantots. Un vienīgi tur ir divi tipi, ka viens ir šitāds roktus, un otrs ir garājais. Un vienīgi citiem varbūt tas grūti izvēlēties, kuri labāk ir roktus viņiem pašiem vajag. Ka reku šitas stumjamais, kuram šitāds roktus, kā viņu vislabāk izmantot kā priekš zāģim vai ēvelei, taisnošanas ēvelei. Jo šis ir vislabākais tips priekš garināšanas visvairāk, jo viņam šitāds roktus tā interesanti viņam, ka var nokontrolēt viņu, kur vajag, un ka šitas lielais, ka jābūt augstāks pa zāģi ripu, nu, skatoties, cik tev ir liels, ja tu uztais tā, ka gadījumā detaļa noslīd nost, un tev nokrīt lejā, ka tev nepieskarās rokā tieši,
ka zāģis kaut kur līdz šejieniem skatoties, cik tas, ka tev roka nepieskarsies, ja šitā tipi ir uztaisīt. Bet šitās rokturis ir priekš tādu visvairāk. Un šitādam rokturim visvairāk zāģim būtu ērtāks. Jo šis ir šitāds, viņš gan izvēl kā puļķis, tāpēc viņam tāds galiņš, viņš var izmantot tādu, vai ka šito aizsver. It kā Evelei var, bet man personīgi nav ērt ar tādu. Bet tos divus var uztaisīt tie kuri gribēja zināt, vai kādam tipam tad ir vajadzīgs. Viņi kā redz, ka tur ir tukšs kaut kāds iekšs. Es vēl nav izdomājis, ko es tur darīšu. Šitie arī ir tukši. Bet tur iespējams, ka varbūt tas plaukts kaut kāds. Bet, man ir jāizdomā, ko es tur likšu iekšā. Jo nevar taču uztaisīt vienkārši, ja tu nezini, ko tu liks iekšā, vai ne? Un mums tur ir atvilkans šitas arī vēl vien. Bet šis savādāks. Šis uz sāniem, un tur glabāja zāģi rips. Tur ir atslēgas priekš to zāģi un seškanta atslēga. Es parādīšu, kurām tas vajadzīgs, kāpēc man ir. Un man ir 2 rips zāģi. Šitie 2 ir CMT, ka viens ir 24 zobu. Tas ir visvairāk garen zāģēšanam tikai. Mums ir ka 40 zobu, ka tas ir gandrīz vai kā visam paredzēts. Tas, ka viņu var izmantot, ka masīvu kokiem kaut kāds šķērs vai garen zāģēšanām. Bet to saplākšanas tur var zāģēt, bet viņš nebūs smuk, jo viņam norausies tajā sāni, kur tev nepatīkam būs ar mēbelēm taisīt, kā ja tu afinieru visvairāk, pareizāk saplākšņi. Tad ir kaut kāda 80 zobu, tas, kas man ir, vai 60 zobu, ka tie būs labākie priekš to. Vienīgi iespējams citi prasītu, kādu ripu man labāk pirkt, ka priekš zāģi, lai man nebūtu jāčakarējas ar lētajiem kādiem, lai es varētu strādāt normāli. Jo tie, kas tur nāk klāt, tad citi rips ir tāds kā mēsli pilnībā, un citi varbūt tas normāli, bet lielāko daļu mēsli dot, jo kāpēc viņam jādod labs rips, vai ne? Tur, lai varētu sapelnīt bišku. Es visvairāk uz CMT ņem, šis nav tas dārgajiem ripām, bet viņi arī nav lēti šitie. Nākošais mums ir tas lineāls, tas ir kā ar to vadotni, tur kā redz, ka vienīgi viņš bišķi saigā, bet es nevaru tā baigi pakustināt. Un vienīgi es uztaisīs esmu, lai viņš kā nofiksējās. Es parādīšu tūlīt tas. Viņam kā sānos ir ka vēl papildus, kā galdiņš. Un platumā viņš apmēram metrs ir. Ja tā precīzāk, tad ir 95 centimetri, bet tā metrs viņš ir garš. Un tas ir ideāli priekš kaut kādām garām detaļām. Un šitas skariet ir ļoti viegli tur strādāt, ja ir garas detaļas. Viņam tur apakšā ir kaut kāds slēgšanas mehānisms, ko es uztaisīju. Kā riņķī, ka tad viņu vajag uz sev tur pievilkt un jāpagriež. Un tad viņš staigā. Vienīgi, ja vajag atkal nofiksēt, tad pagriež to bumbulu, to ripiņu. Un tad viņš pats nofiksējās. Un kā es viņu uztaisīju? Šitajā iekšā ir atspēr un skrūv. Tur ir skrūv, kur tieši es uzliku atspēr iekšā, ka var pats nofiksēties tur iekšā tā caurumā, kur es uztaisīju. Un tad viņš iet ideāli, viņš tad var izmantot kā virsam. Bet vienīgi problēma tas, kā uztaisīt tikai kā virsam, tur ir tas lineāls traucē. Un tas ir, kur izmantot var to atslēgu. Tur ir 2 skrūvus es uztaisīju, lai varētu izņemt ārā. Vienkārši vajag atlaist vaļā. Tur noskrūva vaļā. 1, 2. Un tad viņš izņemās ārā. Tur ir tāds skrūvīts, tad ieliekas iekšā. Un tad viņš ir kā virsam. Tad jānofiksē tas. Šitādu virsam, pietiekam, tad platums viss. Priekš, kā hobijistiem. Tie, kuri zāģē, tad detaļas tās palielas. Tur nav obligāti šito karieti, tur var uztaisīt vienkārši kā virsam lielu, lai vienkārši kā kaut kādu lielu detaļu tu var sazāģēt. Bet vislabākie karieti ir, mans viedoklis, jo tur vadīja garos detaļas vienkārši ar to lineālu, vadot, kā stumt. Un tad viņš kā formāta zāģi tip šitas. Tikai tas ir galda ribzāģi, un viņš nav tieši klāt, kur viņam paredzēt kā formāta zāģim. Bet funkciju viņš veids. Un vienīgi šitie, kas ir lineāli, šito arī no Temu pasūtīts, bet viņi pasālīt maksā. Un viņi sadalīts
šitie sliedz, tad viens sliedz tas ir 40 centimetri, kā 2 ar 4 tiem kastītēm, tiem gultņiem, ka viņi maksā 30 eiro apmēram. Kurš tādu varētu nopirkt? Tas ir diezgan pasaulī, bet šitie ir vislabākie priekš, ja tu gribi, lai viņš nestaigājās, jo šis ir precīzākais, ko tu vari izdarīt. Ar šitādiem izmanto frēzēm, tu līdzināšanām virsmām, bet šitos var pasūtīt Latvijā, bet viņi dārgāk sanāk. Un, kad no Temu viņi izdevīgāk pirkt, jo viņi principā tādu pašu gan arī var teikt. Un vienīgi, kā var dabūt ārā to virsmiņu, to lineālu, ka tev kaut ko jālabo, un tev viņu nevajag. Es biju uztaisījis štoparu, kā slēdz gandrīz vai kā aplīts tieši, kad tu pagriež, tad vienkārši skrūvi ietriekts, un tad vienkārši stingri, lai viņš baigi nestaigājās. Un to aplīti jābūt bišķi izruptām lielāk par to skrūvu, lai viņš skrūvi nestaigājās arī kopā. Šito malā bišķi. Un tad tur izņem ārā. Reku var redzēt, to sliedz, kāds ir, un kāds ir apakš. Reku šitie kastītes. Un šitas fiksācijas. Tur reku skrūvīt var redzēt, tur ar torks skrūvu, un tur atspēr iekšā. Bet šito, ja gadījumā līdzīgi tais, tad pirms ielikšanas šito vajag, lai viņš pievelkās, lai viņi neaizķerās. Un šitie, kas tad, tie 90 grādu leņķi, tie papildu, šitas arī no Temu pasūtīts, un viņi maksā 9 eiro kaut kur apmēram. Šitie diezgan labs, tie kā labāks nekā kas tur piedāvājumā Latvijā. Var dabūt tāds normāls tie virsmiņi, bet Temu tur var teikt gandrīz vai tāpat, es nevaru ielikt iekšā. Brīžiem jāpačakarēs ielikt iekšā. Ielikt iekšā. Bet šitām, ka jābūt precīzām ielikt, lai būtu viss gludiet. Ja kaut kas nav precīzi, tad tu var sačakarēt kaut ko tam sliedēm. Tur jābūt diezgan precīzām. Matemātika jāņem. Un šitām lineālām es tur biju domājis, ka šitāds, tas arī no Temu pasūtīts, kā ar to štoparu. Bet problēma, kā priekš manīm, ka viņš pa īs. Viņš nav līdz tam zāģi ripām, es tādas sīkas lietas es nevaru uztaisīt, bet tur var uztaisīt tā, lai viņš aiziet gandrīz līdz galam baigi nevajag, jo man nevajag, kā zāģi rip tur skarās, jo it kā tur iet vieta. Šis ir 50 centimetri, tur var uztaisīt kā 2, kas krūvējamās, lai viņš kā nofiksējas, kā lai viņš nestaigātos, un it kā nav tik slikti, bet, ja taisāt ar šito, kā gribāt, jāuztais tā, lai viņš augstāks par to virsam, jo, ja viņš būs zemāks, tad viņš strīķēsies, un viņš nebūs tik gludi, kādu vajag. Tad viņi attais augstāks, lai būtu foršāk. Bet tā, tur varbūt tas likšs, es nezinu, es vēl nav izdomājis baigi. Tāds tur ir kariet, tāda forša fīča gan rīzvai. Viņam vēl ir šitāds kaut kāds krūvīts. Tas ir, lai varētu nolīmeņot to kariet, lai viņš būtu apmēram vienādā ar šito, ka nav kaut kas pa zemu, pa augstu, kā šitādi tipi, ka tas ir vislabākais veids, lai varētu precīzāk uztaisīt, ka nevis ka kaut kāds veseli finieri tur uzliek. Un vienkārši kā uzliek, saskrūvē. Ja sanāk, tad sanāk, nesanāk, tad nesanāk. Tā nevar būt. Tad vajag skrūvu kaut kādu, lai varētu vismaz kā līmenis būt. Un vienīgi, ja gadījumā viņš, ka jūs esat pielikuši visu tur klāt, un viņš nav kā ar zāģi 90 grādu, tad var ar to zāģi kustināt. Kaut ko, ka bišķi varbūt šķībāk tur, un tad skatās, vai ir, vai nav, jo viņam, tam devoltam tieši, ka viņam tā kājiņa, ka diezgan labi viņi ķerās, tā gumija dēļ, un tad viņu var pārbaudīt vieglāk, ka to leņķi, un tad viss tur var saregulēt čotkā. Protams, arī, kad jau viss saregulēts, tur vajag saskrūvēt viņu klāt. Tur ir 4 caurumi tieši tam devoltam, kur var to skrūvus ieskrūvēt iekšā. Bet vienīgi, kā grūti sasniegt tur ar skrūvēšanām, tur vajag kaut kādu ar leņķīti tur pieskrūvēt. Un vislabāk tur var ar roku tur pieskrūvēt klāt, lai sajust, cik stingri vajag. Var ar to urbmašīnu izmantot, bet vislabāk ar roku tur, jo tad tu var sajust, cik tev vajag spēku, lai varētu savilkt to zāģi. Jo viņam gumi tas palīdz, tad tur baigāko spēku nevajag. Ja viņš tā stingri turās,
Un tā tu. Kādi iespējams tie, kuri skatās manu video, ka atcerās, kāds bija zāģis, kad es ieslēdzu, ka viņš uzreiz bija skaļš, kad nebija maiga iesākšana. Šitām tagad ir, tur tas mazais modeliņš, ko es biju teicis, ka ir ielikts. Ko es parādīšu, kā viņš tagad darbojas. Un viņam tagad, ka maiga iesākšana, vienīgi tad bišķi tā, ka norausties tas lamps, kad viņš tā kā gribēja iesākt uzreiz, bet pēc tam viņš grozās. Nav tā katru reizi, bet vismaz ir nekā tur, ka viņš reska uzreiz tur griežās. Kā ar maigu iesākšanu vislabāk, jo tad maigāk viņš tad nelēc gandrīz vai. Maiga iesākšana ļauj tām gultņiem, kā ritināties, tā maigāk, ka nevis kā uzreiz, kā vajadzētu izlēkties ārā pilnībā. Tad tāds. Un kā izdarīt tad? Pirmo, ko tur ir vajadzīgs, lai varētu iesākt to maigu iesākšanu, to mazo modeliņu, kas visu to veido. Tas modeliņš, ko es rādu bildē, tas ir no Temu pasūtīts modeliņš, čipiņš. Nezinu, kā pareizi saucās, ka tur es cenu nezinu cik, bet apakšā būs aprakstīts, cik cenu maksā viņam. Priekš to, tur ir kā divu veidi, kā viens ir tas, kas ir 2 vadi, un otrs ir, kuram ir 3 vadi. Vienīgi manā gadījumā paņemts 2 vadi, jo tas ir vienkāršāk. Ar 3 vadiem tur sarežģītāks, bet līdzīgi dara. Ja tev ir kā tiem 2 vadiem, tur, kas pirmais ir vajadzīgs, ka tur vajag tos mazos tos savienotājus pievienot klātiem tieši vadiem, tad, ja tur ir izdarīts, tur vajadzīgs būs izņemt to pogu ārā. Tur ir viss tas iekšā, kad tu esi izskrivies ārā, tur ir 4 skrūvs ir. Kad tu esi izņemts ārā, tur ir vadi visādi. Un vienīgi, ko visvairāk jāskatās ir, ja ņemot, ka no šo sānu, kad tu izņem ārā, to, ka tur ir 3 tie vadi, ka to apakšējo, pie to sarkano pogu, vajag izņemt ārā, savieno to, kas bija vads šitā. Ja tur izdarīja, tur iesprauž iekšā, ieslēdz, un apskatās, vai ir, vai nav. Tad vienīgi man sākumā viņš bišķi tur pačakarējies, ka viņam brīžam kaut kas kā neieslēdzās tā, kā vajag. Un pēc laika viņš sāk normāli iet, viss kā slēdzās. Kā zāģim tur, ka visu laiku slēgāt viņam. Vienkārši viņš nav pieradis, tā kā dzīvniekiem tur, ka liek darīt, ka vajag to, ka dzīvnieki nav pieraduši. Un jāpierādina tas tāpat tā kā ar zāģi. Un tur ir tāds, kur, ja tev vajag kaut ko pielabot, tad tur ir tieši, ka vēl tam pie to dzinēju, kur es parādīšu, ka tas ir no aizmugurs, un no šo sānu, kur var to dzinēju redzēt. Kur tas dzinējs. Es baigi nevaru uzlikt, tāpēc, ka man kariet traucē. Pirmais var redzēt, šitas ir, kur to dzinēju pievilkt, lai viņš baigi nestaigāt. Vienīgi var bišķi dzirdēt, kā luftējās, bet baigi traki nav. Bet, ja tev luftējas baigi, tad kā ar šito, ka pievelk, lai viņš nestaigājas baigi. Bet tur nevar pārāk stingri, tāpēc, ka tad kā augstumam tad grūtāk būs. Un tur tāds ir. Bet kā var pievilkt, ja ir gadījumā tāds. Tur ir vēl viens kā šitāds, tas ir, kur augstumu regulē tu, kā to groz, to mazo ritentiņu. Kad atnāk tas jauns tieši, kad tu atpako, tur lielākā daļa, tur kaut kas, ka viņam pavaļīgi tas pievilkts kaut kas, kā šitām zāģim, kā viņš var staigāties uz augšu uz leju, kur tu negribi, jo tas var precizitāti bojāt, ja tu kaut kāds tur tais iekšpusēm kā bedrīt, tad ka šito apakšējo tur pievelk bišķi, un tad skatās, kā vajag. Vienīgi, ja tu pievelc ka stingri, tad tev grūtāk grozīt būs. Ja tu pavaļīgi skrūvēs, tad viņš, kas skrūvēt vaļā, tad viņš būs ļoti viegls, bet viņš staigās baigi, kad tu zāģēs, kur tev pēc drošības tur nevajadzētu darīt. Tev jāmēģina tā, lai viņš kā vidēji, ka ne pa stingri, ne pa vāļi, ka vienkārši jāpievelk, lai viņš būtu normāls, lai viņš nestaigātos baigi un lai viņš būtu čotkā. Vēl viens tas ir, ka no aizmugurs, ka reko šitie 2 skrūvs, tie ir, ka 6-kant skrūvs jābūt, ka šito, ka regulē to zāģi, to leņķi, lai viņš ka šitā staigājas. Tas, ka no muguras viņš ņem tā. Ja gadījumā nav tas, ka tā paša zāģis, ka leņķi,
tad tu vari regulēt, kāda tev vajag, kā ar šitām tieši. Vienīgi kādu vēl labojumu var izdarīt, tas ir zāģiem virsmām, tur veidot slidīgāk. Vienīgi tur daudzi nezina, ar kādu vielu tur var tur sasmērēt vai pūst vai ko, lai būtu slidīgāk, lai detaļi vieglāk stumt, ka nav smagi tur jāstum šitām detaļām. Kādu veidu tur ir? Nu, es zinu, ka ir 3. Viens ir kaut kāda speciāla eļļa. Vienīgi man ir, bet viņš nav līdz, tad es nevaru parādīt. Bet tur ir tā speciāla eļļa kaut kāda viena. Tikai es nezinu, kā viņš sauc un kur var dabūt. Otrais, tas ir silikons, tur baloniņā iekšā. Tas ir kaut kādām kā mašīnām domāt, bet šita silikons, ka viņš dod slidīgumu, viņu var iepūst virsmā. Vienīgi kad iepūšu, tad es ar salvetu tā kā notīru nost. Nu, it kā nav obligāti, bet es to daru, lai kaut kādam nav pa daudz, kaut kā tā. Bet, kad iepūšu, tad noslauc nost, un tā detaļa slīd forši. Un šito, kā var, es nezinu tieši kurai, vai tur kā būvniecības veikalā vai servis veikalā, kā var nopirkt to silikonu, lai slidīgāk būtu. Tur ir tāds otrs veids. Un trešais ir lubrikants. Tas ir tāds pastveid tur iekšā. Kā šito var nopirkt stokerī. Tur maksā diezgan. Šis ir kilogram, bet maksā diezgan. Bet šitas, kā tur sasmērē visu viņu, viņš diezgan ilgi stāv tur. Viņš kā kilogram, tas bišķi pa daudz, tur diezgan ilgi viņš var man kalpoties tas. Jo šitas diezgan labs ir, es viņu izmantoju, ja man vajag, to virsam sasmērēties lidīgumu nepieciešams. Bet vienīgi kā lietot, tur paņēmu kādu salvetu, tur paņēmu cik tev daudz vajag, bet pa daudz nedrīkst ņemt. Tur vajag pa bišķiem sasmērēt, tur posmiņam. Tev pēc tam būs jāslauc nost, ka būs daudz pārpalikumu. Tev vienkārši pa bišķiem ierīvē gandrīz vai, lai viņš tur būtu iekšā, pēc tam kā noslauc nost, un tad viņš slidīgs ir. Tāds foršs, tā kā leds hallē būtu tas detaļi slidētos. Viņi justos kā slidotavā. Vienīgi, ja tu esi sasmērējis visu to virsmu, ka viss noslaucīts, ka tos, vienīgi es izmantoju papīra salvetēm, var audumu, bet vislabāk ir papīra salvetēm, jo tur pēc tam viņu iemet krāstī, kā sadedzināt, jo šīs ir liesmojošs, un arī tas, ko es pirmo teicu, ka tas eļļa kaut kāda speciālā priekšvirsum, viņš arī kā liesmojošs, ka tos vajag sadedzināt. Bet jā, tur personīgi man ka visvairāk šitas patīk, bet ar silikonu arī var izmantot. Nav nevainas šitām baloniņām. Tur kā ir tāda veida, ko zinu, kur var dabūt. Un jā, tur ir tāda smērvielas, lai būtu pielabojumi. Un tas ir viss, ko es tur lietiņas biju apskaidrojis, kas man ir. Ja jums patīk šīs video, ko es biju skaidrojis, kāds tur ir tiem fiškām, kāds tur ir līdzekļi, ko var izmantot, lai labojums būtu. Var uzspiest laiku. Ja jums nepatīk viss šitas, ko es biju skaidrojis, var uzlikt dislike. Ja jūs negribāt palaist garām kādiem no jauniem video, ko es publicēju, jūs varat uzspiest abonēt un uzspiest zvaniņu, lai nepalaist garām, kad es publicēju, lai būtu tieši laikā. Un tas ir viss par to zāģi, ar to skapīt. Uz redzēšanos!